Laipni lūgti! Šajā videofilmā būs īss ievads, kā uzstādīt un iestatīt Landroid. Pēc tam jūs varat apsēsties un ļaut tam pļaut jūsu vietā. Landroid uzstādīšana ir vienkārša. Kastē ir viss nepieciešamais. Jūsu mauriņā iespējams ir cieti šķēršļi, uz kuriem var uzbraukt, un tādas vietas kā puķdobes, dīķis vai piebrauktuve, kur Landroid nebūtu jāizmanto. Izmantojiet robežas stieplis, lai iestatītu Landroid darba robežas. Novietojiet stiepli vienā nepārtrauktā cilpā gar robežām un ap jebkuriem šķēršļiem, kur Landroid nevajag darboties. Landroid brīvi un droši darbosies šo robežu diapazonā. Ja Landroid atsitās pret jebkādu cietu šķērsli, tas virzās atpakaļ un maina virzienu. Landroid izvairīsies arī no tām vietām, ko esat norobežojuši ar robežas stiepli. Pieņemsim, ka šis ir jūsu mauriņš. Šie konusi attēlo tā robežas, kas varētu būt dzīvžoks, piebrauktuve, siena, sēta. Uzstādot robežas stiepli, jūs kontrolējat Landroid darba diapazonu. Apskatīsimies kā. To uzstādot, robežas stieple veidos neredzamu sētu. Robežas stieple iestata zāles pļaušanas teritorijas robežas, kā arī virza Landroid zāles pļāvēju pie tā lādēšanas pamatnes. Kad tas ir pabeidzis zāles pļaušanu vai nepieciešama uzlāde, Landroid atradīs ceļu līdz lādēšanas stacijai. Lādēšanas stacija ir pirmais elements, kas jāuzstāda. Novietojiet bāzes staciju pieejamā vietā uz plakanas un līdzenas virsmas, ņemot vērā, ka tās spraudkontakts ir jāpievieno elektriskajai ligzdai. Lādēšanas pamatne ir uzstādāmās robežas stieples izejas un ieejas vieta. Pamatnes aizmugurē ir divas skavas, pie kā jāpievieno stieple, kā arī elektroenerģijas barošanas kabelis, kas pievienots strāvas pārveidotājam. Lādēšanas stacijas viena puse ir atvērta, lai Landroid varētu sasniegt pārlādēšanas vietu. Landroid vienmēr dodas uz lādēšanas pamatni pa maršrutu pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam. Tāpēc pamatne ir jāpozicionē tā, lai attiecīgā bultiņa uz lādēšanas staciju būtu vērsta mauriņa vidus virzienā. Pamatne ir jānovieto uz līdzenas virsmas, kurai pāris metru rādījusā ir pilnīgi plakana virsma bez izliekumiem vai šķēršļiem. Tas ir būtiski, lai Landroid varētu viegli sasniegt lādēšanas pamatni. Tagad apskatīsimies, kā uzstādīt robežas stieples. Mēs sāksim no lādēšanas stacijas. Lai robežas stiepli nostiprinātu pie mauriņa virsmas, izmantojiet komplektā iekļautos mietiņus. Novietojiet robežas stiepli aptuveni 45 cm no mauriņa robežas. Lai stiepli piemēroti nostiprinātu, mietiņi ir jānovieto 50 cm attālumā vienam no otra. Zālei augot un augsnē dabīgi veidojoties, stieple laika gaitā vairs nebūs redzama. Gludos izliekumos veidojiet asus stūrus. Robežas stieple iestata Landroid teritorijas perimetru, lai tas izvairītos no tādām vietām kā šī puķu dobe. Lai norobežotu šīs vietas, novirziet stiepli no perimetra, izveidojot cilpu ap puķu dobi un pēc tam pievienojiet to atkal perimetram, kā ir parādīts šeit.
Atvelciet stiepli no perimetra un atpakaļ, tuvu vienu otrai. Kad stieple ir pilnībā uzstādīta un jūs apmierina izveidotais perimetrs, atstājiet 1 metru rezervē un stiepli nogrieziet. Tagad nostipriniet lādēšanas pamatni tās pastāvīgajā pozīcijā, izmantojot komplektā iekļautās naglas. Nogrieziet stieples abus galus tādā garumā, kas ir piemērots, lai aizsniegtu skābas, un pēc tam noņemiet no galiem apvalku. Paņemiet galu, kas nāk no pamatnes aizmuguras, un pievienojiet sarkanajai skavai. Paņemiet stieples galu, kas ir zem pamatnes, un pievienojiet to melnajai skavai. Tagad barošanas kabeli var pievienot strāvas ligzdai. Šis barošanas kabelis ir 20 metrus garš. Ievērojiet, ka elektrības strāva, kas iet caur robežu stiepli, ir ļoti maza sprieguma, un līdz ar to pilnīgi droša jums un jūsu mājdzīvniekiem. Kad Landroid teritorija ir norobežota un lādēšanas stacija ir uzstādīta, atliek tikai ieprogrammēt tā darbību. Tas aizņems vēl pāris minūtes, bet tas ir to vērts. Kad šis beidzamais solis ir paveikts, jums vairs nekad nevajadzēs pļaut savu mauriņu. Skatiet ātrās programmēšanas rokas grāmatu, kas ir atrodama kastē. Glabājiet rokas grāmatu drošā vietā turpmākai izmantošanai. Izmantojot Landroid, jūs vienmēr esat situācijas noteicējs. Tas uzturēs jūsu mauriņu ideāli apkoptu. Pļaujot bieži, zāles atgriezumi ir tik īsi, ka tos nekad nevajadzēs vākt ar grābekli. Landroid darbojas ļoti klusi. Tas darbojas tik klusi, ka to var ieprogrammēt zāles pļaušanai arī naktī. Landroid ignorēs tos segmentus, kur divas stieples ir novietotas vienā gropē. Lietus laikā Landroid automātiski pārtrauc zāles pļaušanu un dodas atpakaļ lādēties ne jau tāpēc, ka tam ir jāuzmanās no lietus, bet tāpēc, ka mitras zāles pļaušana nav pietiekami efektīva. Landroid ir izstrādāts un izgatavots, lai to lietot būtu droši. Lai novērstu to, ka zāles pļāvēju izmanto personas bez atļaujas vai kāds to nozoga, varat iestatīt drošības PIN-kodu. Landroid ir izstrādāts, lai būtu īpaši drošs, tāpēc griezējs ir pietiekami tālu prom no ierīces malas, lai novērstu negadījumus. Zāles pļāvējs ir aprīkots arī ar pacelšanas sensoriem, kas uzreiz apstādina griezēju, ja kāds to cenšas pacelt. Papildus informāciju par uzstādīšanu un lietošanu skatiet lietotāja rokas grāmatā. Ieguldot nedaudz laika Landroid uzstādīšanā, jūs varēsiet apsēsties un izbaudīt to, ka vairs nekad nevajadzēs pļaut pašam savu mauriņu.